ir nedaudz pāri 6. Mēs atrodamies Kaspara Breidaka automašīnā. Kaspar, nav pirmā nedēļa. Tā sajūsma sākuma varbūt mazliet ir nopalkusi, bet ar kādām sajūtām tu mosties tagad? Nē, vēl joprojām ir īstenībā tāda ļoti priecīga un forša motivācija, kas urda un izrauja no gultas. Es domāju, ka pirmie 3 mēneši būs tādi, ka nav īpaši jāuztraucas par to, ka tur grūti pamosties, jo ir tāds ļoti liels azarts pašam. Bet kā kurš rīts? Ir tāda rīta, kad vienkārši lūdzu, ka Dievs šitā taču nebija sarunāts, es piedzimu ar mērķi gulēt. Bez 15:06 ceļos tagad, jā. Un, lai es tā forši pamostos, man jāiet gulēt tur ap 10. Bišķiņ vairāk disciplīna. That's it. Bet piekdienas vakar jau tev neiet sacen, tā kā viss kārtībā. Tavs viedoklis par mani man ir skaidrs tagad. Nesteidzies! Tu pats nevari paiet. Man jānesen. Dramatizēju visu. Nāc tagad mierīgi. Jā, slikti. Labi kustos. Viss slikti. Man jau. Vai dēļ ratiņiem vai? Es taču lūdzu, vismaz šorīt ieeju dušā. To tu neteici, lai tu uzvāk kaut ko zolīt. Jā, uz galvas. Duša nebija uz galvas. Klūpdami, krīzdami, bet jautrā noskaņojumā esam nokļuvuši Radio SVH. Tātad tagad mēs esam Radio SVH gaitiņos. Jā, tie slavenie gaitiņi. Un neviena cita izņemot jums darbā vēl nav. Radio SVH plus DJ. Un ziņa dienas. Un reklāmas nodaļa. Labi, nepārspīlēsim. Ir 10 minūtes līdz ēteram. Jūs ejat precīzi 7:00 gaisā? Bez 2 minūtēm 7 sāks laikziņas. Un tad ir ziņas, un tad mēs ejam gaisā. Vai ir kaut kādi balss vingrinājumi? Kā jūs iesildāties? Es parasti vienkārši paklapēju pa ķermeni, lai asins sāk vairāk ritēt un skraidīt. Un mēs vienkārši kaut ko, mēs kaut ko apļaustamies. Apļaustamies, jā. Zviegtiņ, zviedru zirgs, virsdupīts maliņā. Bet tagad tu esi pie pogām, tu esi galvenais? Nē, es galvenais. Es saku, ko viņam spiest. Mēs esam vienlīdzīgi. Mēs esam ļoti vienlīdzīgi, vienkārši es iemācījos pultā ātrāk laudas vēl mācās. Tiešām mācies? Kādas spējas. Kādas ir tavas? Jā. Es parasti kaut kā, Kaspars vairāk spaida, es vairāk domāju, par ko parunāties. Tiešām? Es domāju, es nesaku, ka es to izdevu. Tu esi tas, kas raksta scenāriju. Mēs kopā tā darām, bet es kaut kādas, kamēr Kaspars tur spaida, viņam diezgan daudz tehniski lietu, tikmēr es kaut ko meklējos internetā, kas ir interesants, par ko var... Tātad scenārijs top uz vietas, nevis tā, ka tu vakar būtu sēdējis un rakstījis man. Ir kaut kas sagatavots vakarā, bet ir daudz foršāk, ka viņš ir dzīves. Tagad reiz mēs kaut ko aizrunājamies, un tad ir kaut kāds dziesmas, kamēr ir dziesmas, tikmēr atrod par to tēmu vēl vietas. Man bija lausta kā aizgulēja gultā, es domāju spēles, sūtīju Kasparam, Kaspars teica, ka nekas nedara, un tad es domāju, ka vai kaut kas derēja. Labrīt! Mēs vispār pēc dabas esam ļoti mierīgi cilvēki. Mūziku izvēlēs tu, vai tomēr jau ir kaut kas saprogrammēts? Ir radio savs formāts, un ir dziesmas, kas šobrīd ir ļoti aktuāls, un tad ir kombinācijā ar dziesmām, kuras izvēlamies mēs un kuras izvēlās klausītāji. Kā jūs kļūsiet dzirdami visā Latvijā no šejienes pateicoties pultī? Kas ir jādara? Wow! Ir 4 mikrofoni studijā, kurus kontrolē ar šo pulti. Šeit ir 4 mikrofoni, jānospiež on podziņu un viss tie dzird. Un ir 2 telefona līnijas klausītājiem, kas mums vēlas sazvanīt. Un šeit savukārt ir visādi citāds lietas. Tur foniņš, tur dziesmiņas, tur diski. Atnāk mākslinieki ar saviem jaunizdotajiem albumiem. 5 sekundītes. Kopā ar Kasparu Breidaku un Valdu. Un kopā ar ikvienu no jums, cienījamie Radio SVH klausītāji, labrīt! Svinam 10. janvārī! Man patīk, ka tu saki svinam. Nu, jo apaļais datums. Pilnīgi apaļš. Jā, nu beidzot ir. Tikpat apaļš kā kārtīgs kivī. Kafija. Laiks kafijai. Kur top Radio SVH kafijas, to mēs uzzināsim? Kas par mosties?
Cik kafiju jūs izdzerat bēdījuma laikā? Vienu. Tikai? Pilnīgi pietiek pagaidām vēl. Rīta ētera specifika tā, ka visu laiku kaut kas notiek. Ir viss tā, pa minūtēm. Līdz ar to tu esi tādā milzīgā raķešu ātrumā vienkārši izrauc cauri tām 4 stundām, un tu pat nepamani, ka vienu. Pirmajā nedēļā bija pat daži ēteri bez kafijām vispār. Starp citu, nav bijis tā, kā aizmirst izslēgt mikrofonus un var dzirdēt jūsu šeit iekšējo virtuvīti. Man liekas, ka ikvienam radio cilvēkam tā ir gadījies, kad tu mācies ar pultu darboties agri vai vēlu. Tas notiks. Vlads Goldbergs, kurš man mācīja apieties ar visu, viņš teica, ka nav runa par to, vai tas notiks vai nenotiks. Jautājums ir, kad tas notiks un ko tu pateiksi. Šajā krēslā taču ir sēdējis pats Fredis. Jā. Fredis nodos 20 gadu un tagad man noliek kaut kādas 2 čaļus ausu priekšā. Tad ko saka tagad? Man liekas, ka sabiedrības reakcija bija absolūti loģiska. Mēs visi pie kaut kā pierodam, un mēs jau arī ar Valdi uzaugām ar Fredi un ar BB brokastīm. Līdz ar to tas bija liels notikums, liels pavērsiens, un ļoti daudz cilvēku bija saskumuši. Un absolūti loģiski un pamatot. Bet ir svarīgi saprast to, ka mēs nevienu necenšamies aizvietot vai aizstāt. Tas nav iespējams. Fredis ir neaizvietojams, bet mēs esam kaut kas pilnīgi jauns, kaut kas pilnīgi cits.